Mūsdienās roboti kļūst arvien gudrāki un daudzfunkcionālāki. Tādi ir arī jaunās paaudzes roboti interaktīvais Saimons un viņa muzikālais dvīnis Šaimons, kuri radīti Džordžijas štata tehnoloģiskajā institūtā ASV. Vispirms iepazīsimies ar sociālo robotu Saimonu. Veidojot Saimonu, zinātniekiem bija svarīgi, lai robots izskatās un arī uzvedās draudzīgi, un lai cilvēkiem ir viegli ar to miedarboties. Robotam ir lielas mīļas acis, bērnišķīga sejas forma un ausis, kas atgādina mašīnas ānskat spoguļus. Turklāt Saimons ir inteliģents robots, kas sarunājoties ar cilvēku spēja apgūt jaunu uzdevumu izpildu. Viens no Saimona radītājiem, profesors Subramanians, stāsta: iedomājieties, ka vēlaties Saimonam iemācīt, ka noteikts krāsas objekts ir jāieliek konkrētā grozā. Piemēram, ka sarkani objekti jāievieto vislielākajā no visiem groziem. Atliek pāris reizes Saimonam norādīt, ka vēlaties sarkanos priekšmetus likt lielajā grozā, un robots drīz vien sapratīs jūsu izvēlēto sakarību. Turklāt vienalga, vai sarkanais priekšmets ir vienkārša ģeometriska figūra vai zieds. Saimona radītāji ir lepni par sasniegto un cer, ka nākotnē viņam līdzīgi roboti, kas spējīgi mācīties un uztvert sakarības dotajos uzdevumos, tiks izmantoti, piemēram, lai atvieglotu ārstu darbu slimnīcās. Saimona brālis, robots Šaimons, pirmajā acu uzmetienā gan nešķiet tikpat gudrs un piemīlīgs, taču muzikālāks un atraktīvāks gan. Robota elektroniskajās smadzenēs ir saglabāts pamatīgs muzikālu datu arhīvs, ko Šaimons izmanto, lai radītu vēl nedzirdētas kompozīcijas un nospēlētu tās uz marimbas. Robotam ir 4 rokas, tādēļ tā radītos ritmus cilvēkiem fiziski būtu grūti atkārtot. Interesanti, ka šis mehāniskais meistars spēja arī klausīties mūziku un miedarboties ar mūziķiem, skaņdarba laikā ritmiski šūpojot galvu un sapņaini aizverot un atverot acis. Profesors Venbergs, kas veidoja Šaimonu, uzsver, ka robota radīšanas mērķis nav cilvēku mūziķu aizvietošana. Zinātnieks vēlas uzlabot robotu spēju miedarboties ar cilvēkiem un ieklausīties viņos. Venbergs stāsta, ka Šaimons jau paspējis uzstāties un piesaistīt klausītāju uzmanību vairākos koncertos un mūzikas festivālos visā pasaulē. Then I'm gonna